3 nedēļas bija laiks, kas bija atvēlēts Roberta Vītola un Jāņa Jankevica radošai grupai, kurā iesaistījās arī Liepājas Universitātes jaunie mēdīji, lai taptu filma Kosmopolitiskā Liepāja. 30. jūlijā tā piedzīvoja savu pirmizrādi, un, kā atzīst puiši, tas bija liels izaicinājums. Principā viss trakākais, kas bija, tas noteikti ir laiks, kas spēlēja pret mums. Un, ja mums būtu bijis vairāk laiks, tad arī viss pārējais būtu labi. Tā kā savādāk nekādu sarežģījumu vai problēmas nav. Vienkārši dodiet mums iespēju ilgāk filmēt un viss notiek. Filma tapa projekta sabiedrības integrācijas veicināšanas pasākumu Liepājā ietvaros, un līdz ar to filmai bija zināms rāmis, ja tā var teikt. Grūti pateikt. Es neteiktu, ka tas rāmis ļoti ierobežoja un, teiksim, neļauj kaut kādas lietas darīt, jo, teiksim, tā pati tēma, ja viņa ieskatās dziļāk par cilvēkiem no trešās pasaules valstīm, kas pauž savu viedokli pa Liepāju, viņa paliek interesants. Un tajā momentā, ko viņi stāsta savus patiesi, ko viņi domā, ka šeit noteikti, tas jau ir, tas jau vairs nav rāmis, tā jau ir bauda. Filma ir par Liepāju, par dažādu tautību cilvēkiem, kas šeit dzīvo. Filma sniedz arī ieskatu, kā viņi mūs redz, ko domā, kā te jūtas vai savu nākotni ir gatavi saistīt ar šo vietu un vidi. Interesanti, kā filmas veidotāji izvēlējās to, ko rādīt. Kritēriji ir mūsu pašu liepājnieku vietas, kas mums liekas svarīgas un kas mums ir arī vizuāli skaistas gan mūsu pašiem, gan mūsu ciemiņiem, ar kurām mēs lepojamies. Un otrais kritērijs bija šo mūsu cilvēku, kas veidoja filmas stāstu par to, ko viņi principā, kas ir tas, kas viņiem ir īpašs, tad to mēs arī rādam. Tad principā viņi mums rādīja to stāstu, teiksim, teica priekšā, kas ir jārāda. Tā kā tas ir mazliet no viņu acīm, no viņu skatu punktu. Jānim Jankevicam Kosmopolitiskā Liepāja ir līdz šim apjomīgākais darbs samontēt filmu 45 minūšu garumā. Šobrīd jau grūti pateikt, cik ilgu laiku tas prasīja, bet bija ko darīt. Turklāt bija maz laika, bet safilmētā materiāla apjoms vairāk kā 8 stundas, no kurām 5 stundas intervijas viena. Plus vēl bija jāiziet cauri un jāsameklē nepieciešamie materiāli no Roberta arhīviem. Īpaši spraigs bija pēdējais posms. Filmas montāža bez pārtraukuma turpinājās 41 stundu. Tas laiks jums norādījās? Es brīnumainā kārtā nē. Es biju pat pārsteigts, cik mierīgi tas viss. Bet tas kaut kādu stresa ietekmē, tev pazūd tā miega sajūta kaut kā. Kad tūlīt jau ir, deadlines ir un tad kaut kādā studiju laikā sesijas, kad ir jau bijušas līdzīgi, bet tad man ir bijis, man liekas, 30 stundas ilgākais 40. Tas bija bišķi pat traku, bet Kosmopolitiskā Liepāja nebūtu nav pirmais Roberta un Jāņa kopdarbs. Viņi tandēmā jau strādā kādu laiku. Sapratu, ka Liepājā nav neviena cita cilvēka, kas varētu, teiksim, manu materiālu apstrādāt. Es ļoti uzticos Jānim, viņa darbam, un tas ir priekš manīm ļoti liels atklājums, ka tā var vispār, jo līdz šim man liekas, ka nav vispār neviens cilvēks, kas varētu saprast, ko es gribu no šī materiāla parādīt, un tā, tad tas ir liels tāds bonus tagad. Lai arī Jānis filmē, viņam labāk patīk likt visu kopā, meklēt kadrus, salikt tos tā, lai veidotos vizuāli interesants stāsts. Nē, foršāk vienmēr ir montēt savu materiālu, jo jau filmējot, tu jau zini, kā tu liks kopā. Bet tas ir atkarīgs arī pieņemsim Robertu, es jau pazīstu, kā viņš filmē, un viņš jau zina, kā es likšu kopā, un es zinu, kā viņš safilmēs, un nav kaut kāda pārpratuma, kad ir kaut kas jāpārfilmē vai. Filmā var dzirdēt daudz labu vārdu par Liepāju. To saka tie, kas šeit ir ienācēji. Vai tas nozīmē, ka mēs paši bieži vien nenovērtējam to, kas mums ir? Man arī tas bija tās pārsteigums, ka viņi tik daudz labas lietas saka, un kad mazāk tās negatīvas. Varbūt mēs tiešām latvieši paši esam
vienkārši tik kūtri un nenovērtējam to, kas mums ir, kas manuprāt, nebūtu nekāds pārsniegums, ja tā arī būtu. Filma ir viens no jaunajiem un līdz šim nebijušajiem projektiem, ko īstenoja Liepājas kultūras pārvalde, piesaistot radošos liepājniekus, kas bija atsaucīgi un piedāvāja konkursā interesantāko un labāko redzējumu. Liepājas kultūras pārvalde līdzīgas projekts plāno arī turpmāk.